Nu, čau, draugi! Vēlos jums atkal pastāstīt par hipnoterapijas brīnumainajām iespējām, ko tā spēja dot. Tātad tā, es jau esmu teicis jau dažas reizes, tā spēja salabot gandrīz jebko, ja cilvēks vēlās. Un lieta tāda, ka cilvēks vēl īsti nesaprot, ko vēlās. Štele tāda, ka, pieņemsim, tur tajā situācijā, kur mēs patreiz atrodamies, katrs no mums, tur mēs katrs esam gribējuši nonākt. Ja? Tā kā, jo mūsu vēlmes būs lielāks, augstākas, jo tālāk mēs tiksim. Bet, protams, pie tām arī jāpiestrādā un jādara. Un kas notiek? Lielākā daļa ir tāda, ka negrib cilvēki darīt, uzņemties atbildību par savām dzīvēm, un tāpēc arī nekur netiek. Tā tad ir jāpieceļ pakaļas no dīvāniem un jāsāk darīt. Tad tikai notiksies. Tad notiek brīnumu lietas, iestājās maģija un ir forši. Tā kā. Un hipnoterapija ir tā, kas atver acis un palīdz tikt uz priekšu. Bet, protams, tās nav burvju zāles, ko iedzers un viss mainīsies, bet ir pašam arī jāpastrādā. Ja? Bet tas ir vienīgais faktiski līdzeklis, kas var palīdzēt to novērst. Ja? Un tādā veidā, tā kā, draugi, ķeramies pie lietas. Tie, kuri vēlās mainīt savas dzīves un nesaprot, kāpēc nekas nenotiek, tāpēc arī nenotiek, ka mums ir uzstādītas dažādas programmas, ja, bērnībā, un tās programmas neļauj mums tikt uz priekšu. Hipnoterapija ir tā, kas atrod šīs problēmas, ja, tās saknes, izravē viņas laukā, un cilvēks var attīstīties un doties uz priekšu un baudīt dzīvi. Ja tagad ir tā, kad sēžam un nesaprotam. Daudziem maldīgs uzskats, ka hipnoterapija zombē cilvēkus, ja? Bet tieši otrādi. Mēs staigājām visi nozombēti. Un hipnoterapija tā, kas atzombē, teiksim tā, ja? Jo tā hipnozē esam visu laiku un nesaprotam, kā tikt no turienes laukā. Tas ir viss iestādīts ar visu sistēmu, visam tam pamatā, un tāpēc tas tā arī notiekās. Ja? Tā kā tiem, kuri vēlas, tie var meklēt šī virzienā, attīstīties. Ja? Jo šizotērika, ezotērika tā nedarbojas. Uzlīmētas jahtas, superauto un kas vēl, toaletē uz sienas, tas nekas nedarbojās. Tas ir tiem cilvēkiem, kas grib kustēties, kas grib strādāt, pelnīt un darīt. Nav tā, ka viņi uzskatīs uz galvas no nekurien. Ir jāceļ pakaļas, vēlreiz atkārtošu, un jāsāk darīt. Un tā tik ir. Tā kā, bet, lai varētu kustēties, ir jādara tas, ko sauc par darīšanu, ja? Un mērķtiecīgu pareizu darīšanu. Tā kā mēs ko varam padomāt paši tādā veidā ar tām zināšanām, pārliecībām, kas mums ir, ar kurām mēs esam uzauguši, kur mēs esam nonākuši, kur mēs atrodamies šajā brīdī. Kāpēc viens sēž Hruščovkā, no agra rīta līdz vēlam vakaram strādā, viņam nekā nav, ja? Un otrs ir bagāts, sēž jahtās, ir bagātnieki, lido ar privātām lidmašīnām. Tie ir reāli cilvēki, kas to dara, ja? Bet nesaprot, kāpēc tas tā notiekās. Un tad tā hipnoterapija ir tā, kas pagriež to spogulīt uz otru pusi, un tad sāk redzēt īstenību, kas notiekās, kas ir pareizi jādara, kā dzīvē jākustās uz priekšu, lai sasniegt, lai tikt ārā no tās Hruščovkas. Ja? Tā kā ir tāda lieta un ir tādas iespējas. Tā kā meklējiet hipnoterapijā palīdzību un būs tiem, kuri to grib. Tā kā veiksmi! Čau!